kustinam to gūžas locītavu vienā virzienā. Jā. Kā hormonālās izmaiņas menopauzes laikā ietekmē locītavu un kaulu veselību, to šodien noskaidrosim. Ko tad sieviete izjūt? Visraksturīgākais ir tas, ka no rīta sieviete, varbūt pieceļoties no gulta, jūt locītavu stīlumu. Jā, visbiežāk pacientiem ir sūdzības par to, ka ir samazinājies kustību apjoms locītavas. Muskuļi sāk strādāt pastiprināta režīma un pēkšņi sieviete izjūt, ka viņa veic it kā tās pašas aktivitātes, kustības, bet ļoti ātri nogurst. Un estrogēna hormonu dēļ locītavu skrimšļi zaudē savu elastību, ja attīstās iekaisuma procesi locītavas, dabīgi samazinās muskuļu masa, pieaug tauku procenti, un sieviete sāk izjust daudz stiprākas sāpes, un visbiežāk tas sūdzās tieši par locītavu sāpēm. Protams, viss ir atkarīgs, vai tu biji fiziski aktīvs pirms menopauzes. Jā, un, protams, svarīgi ir arī zināt, ko nozīmē fiziski aktīvs. Ja tu tomēr rūpējies par savu veselību, sportojies, tad, protams, ķermenis mums ir ieprogrammēts tā, ka muskuļi visu atcerās, locītavas tomēr ir kustīgas, sirds asinsvadu sistēma ir trenēta, un tāpēc, protams, tie simptomi menopauzes laikā varbūt nav tik izteikti. Bet, protams, ja tev sports nepatika, tu tur varbūt nevingroja, tad, diemžēl, muskuļi ir vāji, kustību apjoms locītavas samazinās, mugurkauls kļūst stīvs, un tad tie simptomi menopauzes laikā tieši pēkšņi var būt jūtīgāki. Izelpa. Ielpa klāt. Lai sieviete varētu saglabāt labu veselību. Un, protams, justies labi arī menopauzes laikā, tad nekad nav par vēlu sākt aktīvi fiziski kustēties. Tas var būt peldēšana, tā var būt riteņbraukšana. Šeit svarīgi atcerēties, kāds ir tavs veselības stāvoklis, tad kāda tava sportiskā forma, roku augstāko, un lejā. Menopauza nav kustību beigas laiks, tas ir tieši vingrošana pēc 50 gadiem. Tas ir galvenais instruments, kā mēs varam tomēr uzlabot savu veselību, pašsajūtu, dzīves kvalitāti, neatkarību un enerģiju.